Kurzemes piekraste ir unikāla ar to, ka ar migrējošajām zivīm vietas starp Nārstu un jūru ir ļoti tuvu. Līdz ar to tās upes ir bagātas. Cik lielas ir tās zivis, tas ir katra kvalifikācijas jautājums. Bet galvenais ir būt pareizajā vietā un pareizajā laikā, tad, kad tas notiek. Tu vari aizbraukt, un ir vietas, kur tu visu dienu, nodarbojoties savā nodabā, nesastapsi nevienu cilvēku. Uz Kurzemes taimiņos mēs varētu braukt uz Vēntu irbi. Vēntu, protams, būtu labāka iespēja to izdarīt, jo tā upe ir lielāka, ar lielāku potenciālu. Skaidrs, ka tomēr taimiņš ienākot uz Nārstu, viņam tomēr ir vajadzīgs skābeklis, viņš vairāk uzturās pie krācēm, noteiktās vietās, kuras, protams, mēs visu laiku makšķerējot, viņas arī zinām. Tāpēc mēs arī varam aizvest cilvēku uz vietu, kur tas taimiņš tiešām ir un kur viņš uzturās. Latvijā upes ir tādas kā nekur. 200–300 km robežās jūs varat pamēģināt savus spēkus kaut kādās 4–5 upītēs, kurās var būt taimiņi. Gadās pat līdz 5 kg springers paņem, un tad tu domā, ko ar viņu darīt. Laika periods taimiņam būtu ideāls, protams, septembris, jo ar 1. oktobru sākās liegums. Mēs to vairs nedrīkstam darīt. Tā kā tas laika posms būtu augusta vidus līdz septembra beigām. Vēnta ir viena no lielākajām mūsu lašupēm, kur ir tieši savienota ar jūru, nevis jūras līci. Un tur zivju eksemplāri mēdz būt arī lielāki. Viņi, teiksim, pavasaros arī tās saucamās spožās zivis, kas ir tie silverfiši, kas nāk no jūras iekšā baroties. Viņi arī ir iespējīgi lielāki nekā, teiksim, citās Latvijas upēs. Un, ja jūs vēlaties ķert taimiņus Kurzemē, tad vislabākā vieta būtu uzzvanīt gidam. Teiksim, mums, mēs nodrošinām ar inventāru, ar zināšanām, mēs aizvedam, pastāstam un kopā arī noķeram. Manā uzskatā ir viens no foršākajiem veidiem, kā pavadīt brīvo laiku pie dabas. Jo tā copa ir interesanta ar to, ka varbūt tās zivis neķerās tik bieži, kā mēs gribētu. Bet viss tas process, tā meklēšana, tā atrašana un tas gandarījums ir daudz lielāks nekā, ja man būtu kura cita zivi ķerot.